1987. gadā Maiks Taisons jau bija visbīstamākais cilvēks boksā. Pasaules čempions, neuzvarēts, neapturams. Bet bija viens cilvēks, kurš ne tikai nebaidījās no viņa, bet arī izgāja ringā, lai izsmietu viņu tieši sejā. Tonijs TNT Takers, 6 pēdas un 5 colas, tīru problēmu, neuzvarēts. Pasaules čempions ar aperkatu, kas paveica kaut ko, ko neviens iepriekš nebija spējis, lika dzelzs Maikam nodrabēt. Pirmo reizi redzam, kā Taisons atkāpjas šādi. Čempions pret čempionu. Šī ir nakts, kad Maiks Taisons gandrīz tika iznīcināts. Takers nebija parasts bokseris. 34 vīri bija veltījuši savu dzīvi boksam, lai mēģinātu viņu uzvarēt. Visi 34 izgāzās. Ar 29 no savām 34 uzvarām ar nokautu, šis 2,5 cm garais milzis kustējās ar Muhameda Ali eleganci un sita ar ekskavātoru spēku. Viņa iecienītākais ierocis bija postošs aperkats, īsta murda jebkuram bokserim, kurš bija īsāks par viņu. Un Taisons bija 5 pēdas un 10 collas garš. Savās 2 pēdējās cīņās pirms Taisona viņš bija iznīcinājis Jamesu Broudu, dzelzs Maika labāko draugu. Izskatās, ka Jamesam Broudam patīk iespēja būt kopā ar tevi. James Brouds ir viens no maniem labākajiem draugiem. Un pēc tam viņš 10. raundā nokautēja Busteru Douglasu, tas pats, kurš pēc dažiem gadiem atņems kroni Taisonam. Vai tu drīzumā cīnīsies pret Maiku Taisonu? Jā, ja tas ir tas, kas nāk tālāk. Es vēlos apvienot titulus. Ar tādu bilanci Takers gribēja tikai vienu lietu – visus 3 jostas un Maika Taisona galvu. 1. augusts 1987. gads. Lasvegasas Hilton viesnīca. Pirmo reizi smagsvara boksa vēsturē 2 nepārspēti čempioni tikās vienā ringā. Taisons nesa WBA un WBC jostas, Takers nesa IBF jostu. Uzvarētājs dabūja visu. Taisons bija favorīts, bet tie, kas pazina Takeru, zināja, ka tā ir milzīga kļūda. Tonijs Takers ir problēma. Viņam ir liela pieredze. Viņš prot cīnīties, pretēji tam, ko daudz saka, bet visu uzmanību tiek pievērsta Maikam, un cilvēki domā, ka tā būs viegla cīņa. Visi uzskata, ka Maiks uzvarēs, it kā Tonijs Takers būtu nekas. Es domāju, ka viņš prot cīnīties un ka tā būs lieliska cīņa. Atskanēja zvans, un Taisons jau no pirmās sekundes devās pēc nokauta. Bet Takersam bija citi plāni, un jau pirmajā raundā notika kas tāds, kas atstāja visu pasauli bez vārdiem. Takers trāpīja tīru aperkotu, kas lika Maikam Taisonam sašūpoties. Pirmo reizi mēs redzam, kā Taisons atkāpjas šādi. Pirmo reizi savā karjerā dzelzs Maiks sajūta, ka viņa kājas vairs neklausa. Publika apklusa.
Taisons raunda beigās bija spēcīgs, taču Takers bija uzvarējis šo raundu. Un pats svarīgākais, viņš bija nosūtījis vēstījumu visai pasaulē. Tas nebūs viegls naukauts. Taisons no 4. raunda pielāgoja savu stratēģiju. Viņš pārstāja meklēt izšķirošo sitienu un sāka strādāt pa ķermeni. Nemeklē galvu, nemeklē sitienu pa galvu, ej pa korpusu. Nodilino Takeru raundu pēc raunda, kā koku cērtot. Teikevs atbildēja savā veidā. Pastāvīgi klinči, lai pārtrauktu Taisona ritmu. Triki un izrādīšanās, lai iekļūtu viņa galvā.
Bet ir viena problēma ar ņirgāšanos par Maiku Taisonu. Maikam Taisonam ringā nav humora izjūtas. Raudiem ejot uz priekšu, Taisons sāk pārņemt kontroli. Viņa džebs kļuva precīzāks, kustības gudrāks, un Takers sāka maksāt cenu par katru apmaiņu. Līdz pēdējiem raundiem Takers vēl stāvēja kājās, vēl cīnījās, vēl turpināja savu izrādi. Bet tiesneši jau bija pieņēmuši savu lēmumu. Uzvarētājs ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu un neapstrīdētais pasaules smagsvaru čempions Dzels Maiks Taisons. Ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu Taisons, neapstrīdētais pasaules čempions, 3 jostas, tikai viens karalis, bet Taisons nebūtu apmierināts. Labi, Maik, neapstrīdētais smagsvaru čempions. Vai tu esi apmierināts ar to, kā cīnījies šovakar? Ne īsti. Es darīju visu iespējamo, lai viņu iesistu, un viņš ir ļoti iebiedējošs un izturīgs. Vai viņš bija labāks cīnītājs nekā tu domāji? Grūti pateikt, jo viņš cīnās ļoti ātri. Un viņš tiešām lika tev atkāpties pirmajā raundā. Jā, viņš to izdarīja, viņš sit ļoti spēcīgi. Tu nekad nebija redzējis, ka Taisons šūpojas tādā veidā. Tu cīnījies daudz labāk nekā daudzi cilvēki domāja, ka tu to spēji. Tu viņu pirmajā raundā sākumā pamatīgi satricināji. Kas notika pēc tam? Kāpēc tu nespēji to izmantot? Tas nav nekāds noslēpums. Es treniņā savainoju labo roku, un pēc otrā raunda, kad viņu situ, tā kļuva par problēmu. Tomēr es domāju, ka noturējos godam, labi kustējos. Maiks Taisons ir jauns. Visi atnāca gaidot, ka viņš uzvarēs. Visi lika uz viņu. Ja cīņa būtu bijusi vēl ciešāka, es domāju, ka tāpat viņam to piešķirtu. Es zinu, ka uzvarēju šo cīņu, bet viss ir kārtībā. Pasaule zina, kā ar Toniju Takeru jārēķinās. Bet ir viena detaļa, ko Takers atklāja pēc gadiem. Viņš visu nakti cīnījās ar salauztu labo roku. Ar veselu roku, teica Takers, nokauts būtu bijis neizbēgams. Varbūt viņam bija taisnība, varbūt nē, bet tas, kas noteikti ir patiesība, ir tas, ka tajā naktī Tonijs Takers parādīja pasaulē kaut ko, ko neviens iepriekš nebija spējis, ka Dzels Maiks Taisons ir cilvēks.